Futbola faniem par prieku ir sācies virslīgas čempionāts futbolā. 9. aprīlī Salaspils jaunajā stadionā cīnījās futbola klubs Daugava Rīga pret Rēzeknes sporta klubu Blāzma. Pirmā mājas spēle Daugavas komandai, Daugava Rīga komandai. Un šodien viņi spēlē šeit pret Blāzmu, pret Rēzeknes Blāzmu. Iepriekš bija spēles, viņi spēlēja arī viesos. Pagaidām, cik punktus sakrājuši, to var apstīties LFF mājaslapā internetā. Un vispār LMT virslīgās šogad spēlē 9 komandas. Pagājuši, kad bija 10 komandas, šogad finansiāli apsvērumu dēļ mums 2 komandas atkrita un spēlē 9. Pēc sportiskā principa no pirmās līgas tika paaugstināts vairākas komandas uz augstāko līgu, kas spēcīgākais Latvijas futbola čempionāts LMT virslīga. Tātad šodien šeit mēs to redzam. Un visu sezonu viņi ies un beidzās spēles novembrī. Матч происходит. Это команда, которая доморощенная. С маленьких, 6-летнего возраста выросли до взрослых ребят и участвовать в высшей лиге. Значит, команда, в этой команде 9 человек сборной республики, которые защищают честь страны. Это, естественно, это высший уровень футбола, который участвует в первенстве высшей лиги. Значит, лучших команд пока нету. Но они будут, когда мы дорастим до чемпиона. Хотя это сложно, но тем не менее мы задачу ставим высокую перед молодыми футболистами. Ну, соперники по силам немножко отличаются. Но я считаю, что сегодня у нас соперник равный. И я думаю, что мы надеемся выиграть. Для того, чтобы поднять настроение молодых ребят. LMT virslīgas 4. kārtas pēdējā spēlē FK Daugava Rīga futbolistiem pret Rēzeknes SK Blāzma beidzās neizšķirti ar 1-1. Pirmā puslaika sākumā spēles rezultātu atklāja Denis Tarasovs, savukārt izlīdzinājumu rēzeknieši panāca 15 minūtes pirms mača beigām, kad trāpīgs sitiens padavies Pāvelam Riževskim. Salaspils stadions šis jaunais nozīmē to, ka Latvijā ir viens vienkārši kvalitatīvs futbola stadions vairāk. Un Daugava Rīga komanda izvēlējās šo stadionu par savu mājas stadionu, mājas spēlēm šogad aizvadīt šeit viņas Salaspilī. Tāpēc salaspiliešiem šogad sanāk tā, ka jāatbalsta ir Rīgas komanda, ja vairāk. bet viņi to izvēlējuši pa mājas komandu, tāpēc šeit labs stadions, es domāju, nav nekā foršākā vasaras laikā atnākt un pastīties atbalstīt kādu profesionālu futbolu šī tik labā stadionā kā šeit. Pirmā LMT virslīgas spēle, kas aizvadīta Salaspilī, norganizēta sekmīgi. Turpmāk futbola mači Salaspilī notiks līdz vēlam rudenim, bet vairāk informācijas par tiem varat gūt Latvijas Futbola Federācijas mājaslapā www.lff.lv.